Labvakar, mani sauc Boris. Šodien lasīsim 3.1. piezemēts 12 soļu grupa. Pulcējamies pirmdien, ceturtdien online, 8 vakarā pēc Latvijas laika līdz 9. Tad piezemēts. Alkohols aplauza šī pilota spārnus, līdz skaidrība un smags darbs atgrieza viņu debesīs. Es esmu alkoholiķis. Manī rīt arī komančas indiāņu asins. Manī rīt arī komančas indiāņu asinis. Un es uzaugu nabadzīgas, taču mīlošās mājās, līdz alkoholisms man atņēma abus vecākus. Tad sekoja šķiršanās prāvas, katram no vecākiem tādas bija 3, un es apguvu dusmas, kas bija liela alkoholiķu ģimenes dzīves daļa. Es vērēju, ka nekad nebūšu alkoholiķis. Tā kā aktīvi iesaistījos indiāņu kopienā, es redzēju, ko alkohols nodara arī tur, un man tas lika novērsties un izraisīja reibumu. Šodien mums ir 30. jūlijas. 12 soļu grupā. Tā, 17 gadu vecumā es pabeidzu vidusskolu un nekavējoties devos pievienoties jūras kājniekiem. Tur es jūtos kā mājās, izbaudīju skarbo disciplīnu, biedriskumu un esprit de corps. Man viss padevās, un es kļuvu par vienu no 3, kurš pabeidzot apmācības tika paaugstināts pakāpē. Pēc 4,5 gadiem man deva iespēju piedalīties lidojuma apmācībās. 18 mēnešu periodā veiksmīga pabeigšana nozīmētu iegūt pilota spārnus un virsnieka pakāpi. Atkal es biju teicamnieks, lai gan lielākai daļai manu vienaudžu bija koledžas izglītība un mani mocīja bailes no neveiksmēm, es nokārtoju apmācības kā viens no labākajiem. Es biju teicamnieks vēl kādā jomā. Dzeršana tika iedrošināta, pilota tēls sevi apvienoja drosmīgu, nekaunīgu lidošanu, un tikpat spēcīga dzeršana un piedalīšanās laimīgajā stundā tika uzskatīta par pienākumu. Man nebija nepieciešams iedrošinājums, un es līksmojos eskadriļas biedriskumā, labsirdīgiem jokiem un sacenšoties dzeršanā. Kad gadu biju pavadījis apmācībās, es ziņu par piedalīšanos gala noslēguma fāzē un iepazinos ar jaunu skaistuli. Tonakt, kad iepazināmies, biju piedzēries, un viņa negribēja par mani nedzirdēt, taču es nekad nebiju uzdrošinājies viņai pietuvoties bez šīs samākslotās alkohola sniegtās drosmes. Nākamajā dienā es viņu satiku atkal, šoreiz jau skaidrā, un mēs sākam satikties. Es pabeidzu pilota apmācības viņas 20. dzimšanas dienā, un viņa man pie krūtīm piesprauda manus zelta spārnus un mans leitenantu uzplečus. Pēc 2 nedēļām mēs apprecējāmies. Mēs tikko kopā nosvinējām 35. jubileju, un viņa ir visbrīnišķīgākais cilvēks, kādu es jebkad esmu saticis. Mums ātri vien piedzima 2 dēli, un man bija jādodas Vietnamas karā. Es atgriezos pēc 13 mēnešiem. Kopumā jūras spēkos es pavadīju 11,5 gadus. Pirms nolēmu to pārtraukt, tā kā mana militārā karjera pieprasīja atšķirtību no ģimenes. Es pats biju piedzīvojis gana daudz hausa ģimenē, lai zinātu, ka nekad nevēlos to pieļaut pats savējā. Tāpēc negribīgi, pat sāpīgi es atteicos no savām pakāpēm un sāku strādāt kādā lielā aviolīnijā. Jūras spēkos bija ieguvis reputāciju, ar kuru lepojās. Mani sasniegumi bija iespaidīgi, bija ieguvis dažādas apbalvojumus un lieliskas pilota prasmes.